doTERRA's oktobra piedāvājumā ir klementīns un gribētu pastāstīt salīdzinājumu no savas pieredzes, kuras citas eļas, kuras ir līdzīgas klementīnām, es ikdienā turu uz galda virtuvē un ko lietoju. Pirmais rindā zaļais mandarīns. Zaļais mandarīns ir arī pievienojams ūdenim, viņu var izmantot ēdienu gatavošanā un atsvaidzinošai garšai. Viņš ir piemērots. Otrs, kas man regulāri ir blakus laims. Laims arī liekams pie ēdieniem, pie smūtiem, pie saldējumiem un pastiprina garšu. Pie salātiem var piešķirt pikantu piedevus tādu sajūtu. Tad trešais sarakstā ir citrons, arī citronu lieku klāt ūdenim. Pie našķiem un desertiem piemērots ir citrons. Piemēram, kādām ceptām lietiņām var likt klāt. Tad ir maisījums Meta Power, kurš tāpatās ir liekams pie ūdens un kuras liek, piemēram, termosā pie siltā ūdens, pie smūtījiem var likt, var pie salātiem arī teorētiski likt, es tā nedaru. Un pats klementīns, protams, arī doTERRA rekomendē viņu likt pie ūdens, arī pie desertiem, pie saldējiem, un tas uzreiz piešķir tādu savu garšu. Vēl man blakus ēdienam stāv tropikāla maisījums, to es parasti maisu ar olīveļu. Draugi, kas ir šīm minētajām eļļām, ir greifrūts, sarkanais mandarīns un apelsīns. Tur jālasa, kur viņus var izmantot. Viņi ir gan ēšanai, gan neēšanai piemēroti.